Sveiki, mans vārds ir Mārcis. Un manējais vārds ir Sandris. Mūsu nodarbībās nebūs skolotāja un skolnieka attiecības. Mēs visi būsim vienādi. Pirmais jautājums, kāda varētu būt skola 2030. gadā? Un otrais jautājums, ko mēs katrs viens no otra varam apgūt, aizgūt, iegūt vai iemācīties jaunu, kādā veidā mācību saturu, mācību veidu padarīt interesantāku un aizraujošāku skolniekiem. Un tieši šī strādāšana kopā, nevis skolotāji un audzināmi, ir galvenā atšķirība ideja talkai no citiem pasākumu formātiem, ka šeit katra ideja, katra zināšanas, katra motivācija atbildēt šo jautājumu tiks ieguldīta, lai mēs kopīgi rastu praktiskus risinājumus. Ideja talka pārnes talkošanu no fiziska darba uz darba ar idejām un to iedzīvināšanu. Un tā ir arī galvenā atšķirība no daudziem citiem pasākumu formātiem, ka šeit ideja talkā katra ideja, katras zināšanas un katra motivācija un pienesums tiek likts kopā, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk rezultātu, sasniegtu pēc iespējas vairāk īstenotu ideju. Ideja talka ir Latvijā radīta kopredzes metode, un līdz šim ir notikuši vairāk kā 50 dažādas ideja talkas par ļoti dažādām tēmām. Laipni aicināti ideja talkās auditorijā Lambda.